Vēl 90. gadu beigās Latvijā un arī daudz viet Vidzemē ierasta bija aina, kad atkritumi tiek izmesti kādā tuvējā izgāstuvē vai mežā. Turpretīm tagad visi atkritumi, kas nav šķirojami vai izmantojami kā citādi, tiek savākti vienu vietu Poligona Daibe atkritumu krātuvē. Kā tu domā, cik augsts būs atkritumu kalns, kad krātuve būs piepildīta? Tie ir aptuveni 20 metri, jeb salīdzinājumam daudzdzīvokļu mājas augstums. Atkritumu krātuvē nonāks sadzīves, ražošanas un būvniecības atkritumi. Atkrituma noglabāšana krātuvē notiek pakāpeniski, to piepildot no zemākā stūra un izlīdzinot 2 līdz 3 metru lielos slāņos. Poligona Daibe pirmās krātuves platība ir 3,16 hektāri, un tās piepildīšana notiek jau 9 gadus. Otro krātuvi, kuras platība ir 3,42 hektāri, plānots piepildīt 20 līdz 25 gadu laikā. Cik ātri atkritumu kalns izveidosies un krātuve būs pilna, ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies šķiroto atkritumu nozare un atkritumu pārstrādes iespējas. Kad atkritumu krātuve ir pilna, to rekultivē, ja pārklāja ar māla un grunts slāņiem. Visbeidzot iesēj zālīti un pēc pāris gadiem nejauši garām grājies diez vai nojautīs, kur kādreiz bijusi atkritumu krātuve, jo tā izskatīsies kā paliels ar zāliena apaudzes paugurs. Darbinieki atkritumu poligonā nereti uziet dažādas interesantas un reizēm pat vēsturiskas lietas, kurām atkritumos nebūtu īstā vieta. Piemēram, militārā granāta, dažādi dokumenti, pases, senas monētas, fotoaparāti un citas vērtīgas lietas.